En Riga, decenas de miles de personas salieron a la calle a defender los derechos de las mujeres. La mayor movilización de la sociedad civil letona en varias décadas. ¿El motivo? La votación en el Parlamento de la retirada del Convenio de Estambul, Tratado Internacional contra la Violencia Doméstica. La protección de las mujeres y la cuestión de género son instrumentalizadas por los políticos en Letonia. Mums ir klasiska izpratne par diviem dzimumiem. Viņa taču ir meitene. Viņai ir jāmācās meiteņu lietas. Un šo es uzskatu par bīstamu stereotipu. Los mismos partidos que votaron a favor de ratificar el convenio hoy denuncian el tratado. Centrs Marta. Labdien, es nezinu, vai es pareizi piezvanīju, bet man teica, ka es varu griezties pēc palīdzības pie jums. Jā. Kādā jautājumā? Cada día en Letonia, mujeres víctimas piden ayuda. Un paso difícil y valiente. Vai esat kādreiz ziņojusi par šo policijā? Nē, neesmu. Centro Marta es una ONG que ayuda a víctimas de malos tratos a salir de relaciones tóxicas. Pero primero deben contactar con el centro. Pašlaik uz psihologu konsultācijām nav rindas. Ne. Konsultācijas ir bezmaksas. Jā. Nē, tev sākumā vajag kādu triku uztaisīt, un tad pāri, jā, pāri, jā, malacīši, sēdēt, jā, pasties. Uy. En los días malos, Nicola encuentra algo de consuelo estando con sus perros. Augšā. Skaties mani. Tik smuka bildīte būs. Es parte de las mujeres ayudadas por el Centro Marta. Hace 2 años dejó a su pareja tras una década de violencia. Tardó mucho en pedir ayuda profesional y superar la vergüenza. Bet tajā brīdī likās tāpat, kad ir pasaules gals un ka es nekad neko nevarēšu, ka es nekad neatradīšu darbu, ka no manis nav nekādas jēgas un ka tas, kad aiziešana ir tāda bezcerīgs ceļš. Un es sapratu to, ka tas var beigties ar mani nāvi. Nu, to es sapratu. Un kad man ir jātiek prom, bet... Cuando habla de esos años de horror, Nicola apenas puede contener las lágrimas. Al final, empezó a documentar los malos tratos para que la creyeran. Man ļoti ir tā sasist galvu, ka es viņu nevaru pakustināt, lūdzu. Can you please move away? Because I can't. Primāri bija tā, ka es attiecību laikā jau ierakstīju video, voice ierakstus tajās vardarbīgajās epizodēs. Bet tas, man liekas, tajās reizēs pat bija vairāk
ar domu, ka ja es neizdzīvoju, lai pierādījumu. Ne ar domu, ka šie ir pierādījumi, kurus es tagad vācu, lai iesniegtu kaut kur. Tas bija drīzāk tāds, nu, tā kā, lai man reāli bija, es uztaisīju folderi datorā, kas ar nosaukumu Just in case it happens. Un kur es liku tos video un arī bildes man ir, kur nākamajā dienā, kuras ir uzņemts nākamajā dienā pēc vardarbīgām epizodēm, kur man ir ziluma un tam līdzīgi. Un es tās lietas apkopoju visas, bet tas nebija tajā mirklī ar domu vērsties policijā pašai. Jo man tiešām arī, saku, bija bail un man bija daudz iemeslu, kāpēc es to nedarīju. Bet kāpēc es neko te nedaru? Es vienkārši klusēju un sit, kāpēc tev jāsit visu laiku, kad nevis tev neko nav izdarījis, lai tev zistu. Kāpēc tu sēdi un sit man? Es līdz galam nevarēju pieņemt to, ka es esmu vardarbības upurs. Un tas izklausās tik varbūt īpatnēji, bet es nevarēju to pieņemt, jo manī arī bija viss šīs, es teiktu, sabiedrības ieliki tie nepatiesie, tās idejas, kā izskatās vardarbības upurs. Un līdz ar to man pagāja laiks, kamēr es vērsos pēc palīdzības centrā Marta, jo man bija sajūta, ka es varbūt pat atņemu kādai citai iespēju, ka to vajag vairāk. Un tikai tad, kad es vērsos pēc palīdzības centrā Marta un sāku iet terapijā, es pa īstam sapratu to, cik bija traki. Nezinu, ja tas viss rezultātos un man nav, tas pat varbūt nebūtu tas trakākais. Como ocurre a menudo, Nicola se separó y volvió varias veces con su agresor antes de huir definitivamente. Kur mēs ejam? Kur mēs ejam? Tādi, kur jāiet. Solo logró cortar todo contacto después de encontrar ayuda profesional. 100% es zināju, ka es varu vērsties pie terapeita šajā brīdī un paļauties uz to, ka man pašai nav jāpieņem nekādu lēmumu. Jo tā saikne, ja tu 10 gadus esi bijis tajās attiecībās, viņa ir spēcīga. Bet tad, kad viņi pārauj, manā gadījumā tas bija vienkārši pārgriez un viss. Un tad tev brilles nokrīt, un tad tu saproti, cik traki bija, un tu nevari vairs iedomāties to dzīvi. Jā. Tu piekrīti. Es bez tevis nevarētu dzīvot. Jā. Ko es bez jums nevarētu? Spin. El convenio de Estambul divide incluso a las familias en Letonia. Nicola siempre apoyó el tratado, pero su hermano Kristaps votó contra su ratificación en el Parlamento. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 priekšlikums noraidīts. Mēs vēl joprojām uzskatām, ka mēs esam vienīgais konservatīvais spēks šajā saimā, un mēs pilnīgi paliekam pie saviem uzskatiem. Tradicionālās ģimenes konservatīvās vērtības. Mēs redzam, ka tas vilnis iet pāri pa visu pasauli, mēs redzam, kas notiek Amerikā, un mūsu nostāja ir arvien drošāka. Mana brāli tāpat ir labas attiecības, bet es viņam pateicu to, ka, manuprāt, ka es jūtos nodota gan personīgā, gan valsts līmenī. Es domāju, ka kaut kādā ziņā viņš arī mani uzklausīja, bet es nevaru spriest par viņu un viņa partijas lēmumiem, jo es nezinu, kā tas viss tika lemts. Los estados firmantes de este texto se comprometen a garantizar la protección de todas las mujeres, sin distinción de orientación sexual o identidad de género. Para sus defensores, refuerza la protección de las víctimas de violencia.
Mēs pret Stambulas konvenciju noteikti. Par Latvijas ģimeniskām vērtībām. Pero algunos lo ven como una amenaza para la sociedad letona. Los detractores del tratado rechazan una definición del género que consideran ideológica. Lo ven como una construcción social y no como una realidad biológica. Para ellos, el texto promueve un feminismo radical y normaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. En 2006, la Constitución letona fue modificada para prohibir el matrimonio homosexual. El artículo 110 define explícitamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Mums ir klasiska izpratne par diviem dzimumiem. Cilvēkiem, kur ir kādas problēmas, pret viņiem mēs izturamies nevis ar vardarbību, bet mēs viņus izprotam un varbūt viņiem vajag palīdzēt. Kas grib mums kaut ko pārmest, tanī skaitā no Eiropas Savienības, es jums pateikšu tā, ka cieniet Latvijas tautu un cieniet Latvijas tradīcijas un cieniet mūsu konstitūciju. Mientras el Parlamento debate la retirada del tratado, la desinformación prolifera en redes sociales. Un discurso que recuerda a menudo a la retórica de los medios prorrusos. En toda Europa, especialmente en las zonas rusófonas, se difunde la idea de que la igualdad de género y los derechos LGTB forman parte de una ideología occidental. Para el presidente letón, Edgars Rinkēvičs, retirarse del convenio podría debilitar el Estado de Derecho del país y sería un alejamiento de los valores europeos. Konvencijas ratifikācija un denoncēšana notiek vienas Saeimas un vienas valdības pilnvaru laikā. Un tas, protams, dod ļoti pretrunīgu vēstījumu gan Latvijas sabiedrībai, gan arī mūsu sabiedrotajiem, mūsu partneriem, gan Eiropas padomē, gan Eiropas Savienībā. Un faktiski šāda tiesiska rīcības nenoteiktība ir lielā mērā problēma, ja mēs raugamies arī no Eiropas tiesību telpas. Un faktiski mēs būtu pirmā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas izstātos no tik būtiska starptautiskā cilvēktiesību līguma. La pérdida de los valores tradicionales, eso es lo que más temen las familias conservadoras. Amanda y Andrés viven en una zona rural con sus 5 hijos. Ambos son cristianos y la religión ocupa un lugar importante en sus vidas. Tener una familia numerosa y vivir en el campo era su proyecto de vida incluso antes de conocerse. Lūkšanā vienkārši uzticēju Dievam un teicu, labi, Dievs, ja tu gribi, lai mēs precamies, lai es varu viņu pieņemt tādu, kāds viņš ir, un, jo man viņš īstenībā arī ļoti patika. Un es pat biju tādu sapni redzējusi ļoti skaistu. Nu tā, kad mēs esam ļoti tādi sirsnīgi kopā. Un tas man arī likās tādi zīmīgi. Sekoja bildinājums. Tur ir tāda druska anekdote ar to, ka es biju, teiksim tā, sociāli neveikls un emocionāli traumēts. Un es emocionāli man nebija kapacitātes bildināt klātienē, bet tad Dievs tā saorganizēja, ka es viņu bildināju pa telefonu, kad viņa bija Liepājā. Tas bija nejauši savā ziņā. Nē, tā bija Dieva vadība. Es zināju, ka Dievs mani tā vada to darīt tajā brīdī. Man liekas, kungs tam Jā. Un retrato familiar casi idílico. Rekur mazais. Tā, jā, sāk ar lielo un turpina ar mazajiem. Tas skatās rakstītais. Los niños estudian en casa. Las clases de matemáticas se dan en el establo entre ovejas y gallinas. Man ļoti iepatikās tā ideja, ka var ne tikai vienkārši skolā
teorētiski apgūst lietas, bet ka tu tiešām jau mājmācībā gan paņem teoriju un uzreiz praksi klāt, praktiski darbojies, praktiskos veidos mācies, pēc tam pašām arī Montessori metodēm vai saimniecībā darbojoties. Arī matemātika visur ir, tu vari kaut ko izmērīt, kaut ko nosvērt, gatavojot ēdienu, uz svariem mēs sveram, var pārreikināt proporcijas, receptēm un tā tālāk. Tagad viņš izskatās milzenis, ja, bet viņš ir pusīgs. 13 olas. A solo 150 kilómetros de la capital, la actualidad política parece muy lejana. Es a través de las redes sociales que la pareja sigue los encendidos debates sobre el Convenio de Estambul. Amanda y Andrés no se oponen al tratado, pero tienen reservas. Aunque combatir la violencia doméstica les parezca importante, temen que este acuerdo, como un caballo de Troya, abra las puertas a cambios sociales que rechazan. Stambuls konvencijā ir atrunāti labi mehānismi, kā to vardarbību apkarot. Tepat laikā es zinu, ka pie tā dieva, kuram es ticu, ir daudz labāki mehānismi. Vairāk centāmies vienkārši paši izprast tās abas puses un kas un kā, un sapratām, ka mēs vairāk esam piesardzīgajā pusē. Ja? Tieši dēļ tā, ka to genderi var pagriezt arī savādāk. Un, jo tālāk tur ir arī tas uzdevums, ka ir jāmāca tās lietas, jāizskauž visi tie stereotipi, visos mācību līmeņos. Jā, dzimumu lomu stereotipi jāizskauž arī skolās tātad un visur, kur. Un tad tālāk tu nevari saprast, vai kā tad viņi to izskaudīs, ja? un kā kas notiks, un vai tas gender, tas sociālais dzimums nepāries jau arī tajā, jo šo pašu vārdu gender lieto LGBTQ. Tur ir punkts par to, ka nevar izraidīt cilvēku uz valsti, kur pret viņu varētu tikt vērsta vardarbība. Tas ir stiepjams jēdziens, jo arī šajā valstī pret viņu varētu tikt vērsta vardarbība. Un jebkurā citā valstī pret viņu varētu tikt vērsta vardarbība. Ja? Tas pants neiztur kritiku tādā ziņā. Tas pants rada valstī to slogu, ka valsts nevar izvēlēties vai paturēt šo cilvēku, migrantu vai viņu izraidīt. Teiksim, valstī vajadzētu rūpēties pirmkārt par saviem pilsoņiem, saviem iedzīvotājiem. Un, ja valsts spēj un grib, tad valsts varētu rūpēties arī par citām tautām, par citiem cilvēkiem, tik cik tā spēj. Tas ļoti pa sniegu kā ragavas. Cuando se le pregunta ¿y si sus hijas sufrieran de violencia doméstica?, Andrés responde que no cuenta con el convenio para protegerlas. Ja es gribu, lai manas meitas apprecās ar tādiem vīriem, kuri izturēsies ar cieņu pret viņām, tad es vienkārši viņas tā audzināšu. Es izturēšos ar cieņu pret Amandu, un manas meitas redzēs manu standartu, manu dzīves standartu. Un viņas negribēs samierināties ne ar ko mazāk, jo viņas pie tā ir pieradušas. Mans devums sabiedrībai ir tas, ka es ar cieņu izturos pret Amandu un rādu saviem bērniem paraugu, un tad viņi varēs savas ģimenes arī veidot pēc tā parauga, ka tā otra pusīte tiek, par to otra pusīte izturās ar cieņu. A ambos les molestan las críticas por su escepticismo hacia el convenio. Mani vairāk pat uztrauc tas, ka tiklīdz tu esi par tādām kristīgākām vērtībām, uzreiz tu skaities putinists.
Un visas tās partijas, kuras ir par tām kristīgiem vērtībām, viņas uzreiz arī, Krievijas šitie te. Un tādas visādas propagandas un viss, kas notiek, ka vienkārši tu vairs nesaproti beigās, par ko balsot, jo tu neatbalsti Putinu un to visu, ja? Tu gribi būt īsts, tīrs latvietis. Kā tu vari būt latvietis? Kura partija ir es esmu latvietis? Brīvajā laikā nodarbojos ar tādu lietu, kas saucas boulderings, kas ir klinšu kāpšana, bet iekštelpās un bez virvēm un stiprinājumiem. Un tā ir viena no retajām lietām, kas man palīdz tiešām atslēgties no darba un atslēgties no ikdienas, tāpēc ka šajā sporta veidā ir ļoti jādomā līdzi. Durante los entrenamientos, a Beata le gusta superarse, pero su verdadero combate es mantener el Convenio de Estambul. La joven es una de las caras más visibles de la movilización en el país. Portavoz de la ONG Marta, también es miembro de Nueva Unidad, un partido de centro-derecha opuesto a la retirada del convenio. En otoño de 2025 saltó al primer plano. Mēs visi šeit esam tāpēc, ka mums rūp mūsu ģimenes un līdzcilvēki. Pirms sākās protests, es pakāpos, es biju tajā tautas starpā un ārā bija augstu un apakšā bija uzvilkta termovēļa. Un es atceros, ka es tā kā pakāpos uz tiem pakāpieniem uz podesta, bet nekāpu vēl uz podesta, tāpēc, ka cilvēki nedomā, ka viss jau sācies. Un tu vienkārši pakāpies un tu sāc skatīties apkārt uz to, cik daudz tur ir cilvēku. Un tā doma ir, ka maz Dievs galvenais neko nenojaukt. Šī noteikti ir lielāka auditorija, kādai es jebkad mūžā runāšu. Tā kā, tā sajūta vien, tā enerģija, tas spēks, tas, ka visi ir atnākuši vienā vietā protestēt par vienu un to pašu jautājumu, kurš man ir bijis tik svarīgs tik daudzus gadus, bet cilvēkiem tas ir lielai daļai kaut kas pilnīgi jauns, bet arī tas, cik ļoti cilvēki saprot to, tāpēc, ka vardarbība ir kaut kas tik klātesošs, tik daudz dzīvē. Beata estudió en la Universidad de Oxford y su trabajo de fin de máster trataba sobre el Convenio de Estambul. En el Parlamento intenta convencer a los diputados aportando una nueva lectura de cada párrafo del convenio. Šīs konvencijas vienīgais mērķis ir vardarbības pret sievietēm un dzimumā balstīts vardarbības izskaušana. Viņai nav citu mērķu, viņai nav mērķis iznīcināt ģimenes struktūru vai to mainīt kaut kādā veidā. Viņa nevar, teiksim, legalizēt viendzimumu laulības vai mainīt kaut kādus standartus attiecībā uz dzimumu identitāti. Tas grūtākais tajā ir tas, ka ir ļoti grūti pasakas atspēkot ar racionāliem argumentiem. Un, manuprāt, īpaši pagājušā gada beigas ļoti pierādīja to, ka mēs dzīvojam tādā postpatiesības laikmetā, kur visi lielākie eksperti šajā jomā, kas ar to ir strādājuši, kas zina, juristi, starptautiskie tiesneši, starptautiskās organizācijas, kas palīdzēja rakstīt konvenciju, tāpat Eiropas padome, ka visi vienā balsī saka, ka A ir A, un pretī tev sēž Saeimas deputāti, kas saka, ka A ir, es nezinu, BCD un kaut kas cits. Latvijā līdz pat 2024. gada novembrim seksuāla uzmākšanās likumdošanā neeksistēja. Es ļoti labi atceros pati sēdē klāt juridiskās komisijas sēdē, kur bija tā sajūta, ka tie politiķi labprāt par šo tēmu nelemtu. Jo izskanēja argumenti, ka tagad jau meiteni nevarēs uzaicināt uz randiņu. Un tad tu pacel augšā to papīru, to konvenciju un pasaki, bet mums tagad ir pienākums šo regulēt. Un saruna pēkšņi novirzās no argumentiem par to, vai mums vispār to vajag, uz to, ka vajag, kā mēs varam vislabāk uzrakstīt definīciju, lai viņi tiešām ietver visas seksuālās uzmākšanās formas. Habiendo sido asesora ministerial al inicio de su carrera, Beata conoce bien las dificultades que afronta una mujer joven en política. Tāpēc, ka pirms tam, kaut kā vienmēr skolā, universitātē, tu esi vidē, kur tevi motivē un visi ir līdzvērtīgi. Un man sanāca dzīvot
burbulī, kur, es nezinu, mani vērtē pēc manām zināšanām, pēc manām atzīmēm, un tas bija brīnišķīgs burbulis, un tad es no viņa izgāju ārā un ieguvu šo amatu, kur tiešām es daudz strādāju, lai tajā tiktu, un pirmoreiz saskāros ar pārmetumiem internetā par to, ka gan jau viņi pārgulēja ar kādu, un visādi šādi komentāri, kas man bija patiesībā šoks, un es uztaisīju video. Un tam video bija 4,5 miljonu skatījumu Facebookā, un tas video mani arī ielika pirmo reizi uzmanības lokā saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Un jā, no šodienas uzzināju tādu interesantu lietu. Izrādās, es esmu ekonomikas ministra mīļākā. Vajag taču mīļākajai maksāt. Nu, Nemīrov viņai tādus 1000 aiz lifona sabāzīs, uz ko atbildi ir, ja aiz vaiga paņems, tad ne to vien un ne tur vien kaut ko iebāzīs. Vārdarbībai! Konvencijai! 7 años después, los ataques no han disminuido. Al contrario, cuando se manifiesta, Beata recibe amenazas con frecuencia. Nezinu, vai ir daudz precedentu Latvijā, kur ir bijuši tik daudz uzbrukumu vienam cilvēkam internetā, kā man tas sanāca tos vairākus mēnešus, jo tas bija katru dienu, simtiem komentāru. Draudi nogalināt, nezinu, aicinājumu uz izvarošanu. Nu, visdrausmīgākās lietas, ko cilvēkam par sevi varētu nakties lasīt. Es arī, protams, par vistrakākajiem vēršos policijā un dodu zināt, tāpēc, ka, manuprāt, arī nedrīkst būt tāda visatļautība internetā. El recorrido del convenio de Estambul en Letonia ha sido todo menos fácil. Tras su firma en 2016, pasaron 7 años hasta que la Saeima lo ratificó. Oficialmente, ese desenlace fue el resultado de un acuerdo político entre los partidos de la coalición gobernante. Pero un hecho trágico volvió el debate mucho más concreto. Terors un slepkavība, kas ietekmē pilsētnieku ikdienu. Valsts policija jau 2. diennakti meklē 53 gadus veco Leonu Rusiņu. Viņš Jēkabpils novadā nogalinājis bijušo dzīvesbiedri, bet pirms tam ilgāk nekā gadu savu upuri vajāja un terorizēja. El hombre mató a su excompañera delante de su hijo y de su madre. Para muchos, el caso revela los fallos del sistema judicial letón. El asesino estaba implicado en 18 procedimientos, pero seguía en libertad. Entonces cambia la opinión pública. La cuestión ya no es saber si el tratado amenaza los valores del país, sino si el Estado hace lo necesario para proteger a los ciudadanos letones. Drausmīgi, ka mums bija jāsagaida šāda traģēdija, lai kaut kas sāktu kustēties. Un iemesls, kāpēc konvencija ir tik svarīga, ir, lai tā vairs nekad nebūtu. Lai mēs negaidītu nākamo noslapkoto sievieti, lai mēs negaidītu nākamo publisko skandālu, bet lai mēs varētu strādāt sistēmiski, ilgstoši, plānoti ar šo problēmu visu laiku, nevis tikai tad, kad ir krīze. Džodžo? Hoy, el futuro del convenio de Estambul en Letonia sigue en el aire. A finales de 2026, los ciudadanos elegirán un nuevo parlamento. Su primera misión será decidir sobre el tratado y definir cómo se protegerán los derechos de la mujer en el país. To, protams, vicinās kā karodziņu, jā. Ievēliet mani, jo es tad balsošu pret Stambulas konvenciju. Bet es tagad pat nezinu, kam ticēt. Kurā pirkstā gribi, visos sāp. Mums ir sabiedrība, kurā absolūti liela daļa ir pret vardarbību un ir gatava par to iestāties. Mums ir uz rietumniecis domājuši sabiedrību, un mēs neesam gatavi iet atpakaļ gaitā. Ir arī tāda konstanta spriedze par to, ka nekas jau vēl nav beidzies, ka šis ir tikai pārlikts. Man gan ir cerība un ticība par to, ka mums izdosies noturēt šo kursu. Los detractores del convenio esperan que otros países de la Unión Europea sigan el ejemplo de Letonia. Campañas similares ya han surgido en algunos países.
En Estonia, el partido nacionalista EKRE ha lanzado una petición para abandonar el tratado. Pero por ahora, Letonia sigue siendo el único Estado europeo que ha votado retirarse del convenio.